1 stunda drīz būs pagājusi. Mēs pieliekam pašās beigās laura lapu, jo kā var nebūt supa bez laura lapas. Un kas ir vajadzīgs tagad ir franču bageta. Un viņš ir labi, ja viņš ir bišķīti 1-2 dienas sakautusi. Svaigu nevajag. Un griezam viņu šķēlēs. Šitā man pa svaigu, tāpēc viņi grūti tā griežās. To godā. Un ar oliveļu mēs aplējam. Uzliekam uz paplātes. Un tad cepam cepišu krāsnī, kamēr viņi ir kraukšķīgi brūni. Pāris minūtes pagājuši. Grauzdiņi patīkam kraukšķīgi, kā viņiem jābūt. Tagad atkal patīkam daļa pie zupas. Viņi jānogaršo. Wow! Iedomājieties, es nevaru iedomāties tik patīkams saldums no tiem sīpoliem. Un es tagad pielikšu klāt manu mīļāko tradicionālo balzāmu etiķu. Vēl viena sastāvdaļa, kas ļoti labi ir, šī te sapujušā mētise. Lien Perrins Worcestershire sauce. Turšķot sāli, jo mēs tikai sāli bišķīt sākumā liekam, un pie buļļona mēs neliekam to sāli. Un svaigi malti melnie pipari. Ir recepts franču sīpolu zupai, kas prasa milts likt klāt. Es esmu pilnīgi pret tam. Jo es domāju, skatieties, cik viņš ir patīkam bies no paša sīpola. Es domāju, milti viņi pilnīgi sabojā. Laiks mums jau pagājis. Ir pienācis brīdis viņu pasniegt. Un viņš patīkam bies. Un lejam tradicionālā franču zupas traukā. Un atstājam vietu, kur likt mūsu grauzētas apcepts bagetes šķēles. Mēs liekam tos pa virsu. Un es gribu pateikt, man nekas vairāk nepatīk, kad kādā restorānā tev iedod tādu šķidru zupu un noliek kādu grauziņu un uzliek tādu bišķi siera piku pa virsu un atsevišķi pasniedz. Nē, tas sieram jāiet ar kalnu pa virsu. Un šeit es esmu lietojis Comte sieru, tas tās īsti labu franču kalnu siers. Var Emmentālu lietot, var Beaufort lietot, bet viņam jābūt ir traknam. Tagad šo mēs tagad liksim zem viļļa, jeb arī var likt cepešu krāsnī. Bet labāk, ja ir grils, tad zem viļļa. Tas ir, kas man patīk. Viņš tā kā vulkāns, tā kā lāva, viņai tur tek pāri par malu. Un šitādā veidā mēs viņu pasniedzam, kad viņš burbuļo viesa priekšā. Nu, lai tas viesa pagaida, pirms mēs viņu pagaršosim, es tikai gribu pateikt, kā mēs viņu pasniedzam. Te ir zupas karot un te ir dezert karot. Dezert karot, nē, tikai ar zupas karot pasniedz zupu. Un tagad tas brīdis sisties cauri tai lāvai, tad ir tā kraukšķīgā maize, un tad mēs nonākam līdz pašai supai. Es nevaru iedomāties, ka tie franči varēja būt tik gudri. Es nevaru iedomāties, kāds var būt labāks par šo.
Šī nākamā recepte, ticiet man, viņi ir daudz ātrāk. Tikpat garda. Un viņi saucās sīpolu tatatin. Un tatatin ir atkal tie franči tur ir. Tur sākās mūsu kulinārā valoda, vai ne? Viņi ir tradicionāli gatavot ar āboļiem, bet es viņu gatavošu ar sīpoliem. Tā kas ir vajadzīgs pirmais ir 6 tādas formiņas, bet arī var jau likt plakanu uz kūks, apaļā lielā kūks formā, vienā. Bet šis, es gribu rādīt, kā mēs viņus pasniedzam Vincentā. Tagad katrā formiņā pergaments, un tagad es te likšu klāt cukuru sirupu. Tagad ir vairāks tie cukuru sirupi, šis tāds patums ir, iesaka pavāra klubs, iesaka es, un es nelietošu to tumšo šai receptē, jo viņi vēl cepsies, un tad paliks tas sīpols pa brūnu. Var jau novārīt cukuru ar ūdeni, bet šeit ir tas pats. Un te katrā mēs formiņā ieliekam tādu ne ēdam karot, ne teikarot tur pa vidu. Liekam to sirupu te. Un cukurs ar sīpolu sajiet labi kopā, salds ar saldu. Tuč timjānu uz katra formiņas. Griežam sīpols uz pusēm, liekam uz sirupu. Un timjānu. Tagad paņemam oliveļu. Bišķi oliveļu pāri katram. Atkal tās garšas saplodīs kopā. Tuč jūras sāli. Un svaigi melnos piperus. Šo liekam cepļu krāsnī 15–20 minūtes, apmēram 170–180 grādus. 15 minūtes pagājušas, ņemam ārā un skat, ka viņi te smuki čarkst, burbuļo, viņi tādi uz mīksto pusi jau aizgājuši. Kas mums ir jādara? Jāgaida pilnīgi, kad viņi galīgi ir atsisuši. Voilà, galīgi atsisuši. Un šis kaut kas, ko mēs varam izdarīt dienu vai 2 dienas iepriekš. Tagad te man ir izrolēta kārtainā mīkla, un viņi ir sadurti ar dakšu, lai tas gaiss viņai tur raujās cauri. Un šo mēs liekam ap to sīpolu, un ieliekam smuki tā formā, un tā kā maza bērna ieliekam smuki gultā pa nakti, lai viņi tā paguļ. Šitik tālu mēs varam izdarīt jau dienu iepriekš. Līdz tam brīdim pirms viņus jāpasniedz. Jo kas atliek, mēs viņus cepsim 15–20 minūtes. Tātad tūlīt ir gatavs, un es gribu parādīt, kā mēs viņu Vincentā pasniedzam. Ja man bieži uzdod tādu jautājumu, kas mans mīļākais ēdiens? Atbild katrs ir tas svaigākais ienāk pa durvīm tajā dienā. Bet viens tiešām topā man tas ēdiens ir teļa akna. Smuka teļa akna, ne lielopa, bet teļa ar sīpoliem. Un pirmais, kas vajadzīgs, ir mannu oliveļu. Uzkarsēm oliveļu, kamēr viņš karsē, sāli un pipers uz aknas. Otro puse arī. Miltos nekādā gadījumā nē. Ne miltos olā arī nekādā gadījumā nē. Tikai tīra laba olīveļā. Spannas. Un es teikšu, ka 30–40 sekundes uz vienu pusi, apgriežam otrādu, atkal, kāds 30 sekundes. Akne jābūt ir vidēji jēla pasniegtai. Un tā kā viņa ļoti plāna šķēle, viņai daudz laika nevajag. Tagad, kad mēs esam viņu apgriezuši otrādi, mēs tagad ieliekam sviestu piku, lai tas sviests izkūst. Un tad paralēli pieliekam salviju. Un kas tad notiek? Tā salvija ar to sviestu sapūs kopā. Tāda riekstaina, aromatiska
Mērce mums jau dabīgi rodās. Un kad tā salvītā bišķi pacepusies, uzliekam to pa virsu, lai viņi nav pārāk rūgti. Un varbūt vēl pāris šķēlītes varam te pielikt klāt. Jo salvija akme burvīgi sapas kopā. Re, pat nav pusotra minūte pagājusi. Liekam uz pannas. Tuč to klāt. Un ņemsim tagad ārā mūsu sīpola tatinu. Viņa smuka aprunojusies ir. Un tagad viņa ļoti karsta, kā viņai jābūt. Bet re, kur viegli ap pergamentu mēs varam paņemt un mēs griežam viņu otrādi. Oi, kur patīk, ka viņš šit tvaikojās. Es domāju, viena tāda pietiek. Un kā viņu pie viesiem mēs nobeidzam, paņemam olīveļu pāri par visu. Un arī tā kā to franči dara, bet ar itāļu etiķu, tradicionālo balzāmu etiķu. Tikai pāris pilienus. Voilà! Tik viegli, tik vienkārši. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Labdien! Kamēr Mārtiņš tieši šīm te durvīm gatavo dažādas ēdienas ar sīpoliem, tad mans uzdevums šodien ir jums pastāstīt par attiecīgu vīna stilu, ko iespējams baudīt ar šo te pietiekam sarežģīto produktu vai ēdienu. Kāpēc sarežģīto? Tāpēc, ka sīpols skaitās viens no tādiem vīna lielākiem ienaidniekiem, ja mēs runājam par dažādiem produktiem. Kāpēc? Gluži vienkārši tādēļ, ka viņam ir sava unikāla garša, ļoti intensīva, savā ziņā nomācoša, ar tādu patīkamu saldenumu un sīvumu. Protams, ka Mārtiņš šajā mirklī cenšas šo te, varētu teikt, intensīvo sīpolu garšu padarīt maigāk tā, lai viņi saskanētu ar daudz dažādiem ēdieniem. Viens no tādiem klasiskiem franču ēdieniem ir franču klasiskā sīpola zupa. Šodien esmu sagatavojis dažādus vīnus, bet kas visus šos vīnus saista, ir vīnogu šķirne. Un proti šodien parunāsim mazliet par Pinot Gris vai Pinot Grigio. Iespējams, ka šī vīnogu šķirne zem nosaukuma Pinot Grigio ir daudz vairāk pazīstama un daudz vairāk populāra. Un tieši šādi viņu sauc Itālijā, Pinot Grigio. Šis te vīns ir kļuvis ļoti populārs un ļoti pateicīgs, un cilvēki viņu ir iemīlējuši, pateicoties tam, ka vīns ir ļoti patīkams, svaigs, augļains un pats galvenais viegli saprotams. Bet ir arī vēl daudz un dažādi šīs te vīnogas šķirnes, varētu teikt, paveidi. Viens no tādiem slavenākajiem un varētu teikt cēlākajiem, ja, ir tieši Pinot Gris, kas nāk no Elzasas. Un tieši Elzasā, kas skaitās Francijas vīndarīšanas reģions, šo te vīnogu šķirni sauc kā Pinot Gris. Un neaizmirsīsim arī par jauno pasauli, proti šo te vīnogu šķirni arī ļoti plaši kultivē ārpus Eiropas, tādās valstīs kā Jaunzēlande, kā Austrālija, kā arī Ziemeļamerika un arī Latīņamerika. Kāpēc tieši šis ir viens no tādiem tradicionālākajiem vīna stiliem, ko baudīt kopā ar šo te savā ziņā vīna ienaidnieku? Izskaidrojums ir gluži vienkārši. Līdzīgi kā pats sīpols, kam ir ļoti intensīva garša, arī tas baltvīna stils, kas tiek ražots no šīs te vīnogas šķirnes, ir diezgan tāds pilnmiesīgs un bagāts un labi strukturēts. Un tas ir tieši, kas ir vajadzīgs, teiksim, produktam šajā gadījumā sīpolam, kam arī ir tāda diezgan pilnīga un sava garša. Otra lieta, kas viņas varbūt mazliet saista, ir tas, ka sīpolā ir tāds ļoti, savā veidā varētu teikt, patīkams saldenums. Ja? Tas nozīmē, ka vīnā mums ir jāmeklē līdzīgi nianses. Un tieši Pinot Gris piedāvā šo te patīkams saldenu augļaino nianses. Un tieši šīs te divas lietas arī ļoti labi, teiksim, papildina vienu otru. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker.